Es kaut kur biju dzirdējis, kad vajag izdarīt kaut ko muļķīgi, un tad tu tā kā nomierināsies un būs vieglāk. Es jūs noliku mazliet uz pauzes, jā, bet ko es gribētu palūgt? Man šī pirmā reize uz skatuves, es varu jūs palūgt, uzmundrināt mani. Paldies! Paldies! Paldies, ka uzmundrinājāt! Paldies jums! Paldies jums personīgi! Paldies jums! Tiešām, liels prieks. Paldies jums. Paldies. Tieši šīs te pateicības dēļ arī es sāku mainīt sevi. Jo kas bija man vajadzīgs dzīvē? Man dzīvē bija vajadzīga pateicība, bija vajadzīga atzinība. Ja? Un strādājot savā darbā, ja? Savā ikdienas trakulībā, ja? Ar 5 bērniem, ar sieviņu, ja, un savām rūpēm, kuras ir visiem. Ja. Tā kā man bija vajadzīga šī te, jā, pazud doma. Nē, ir doma. Paldies, paldies vēlreiz. Varam atbalstīt mani. Jā, tas ir tas, kāpēc mēs vispār vēlamies šo te dzīvi dzīvot. Ja? Tātad mums vajag atbalstu. Tagad iedomājieties to situāciju, kad tu strādā kādā darbā, vai tu dari kaut ko tādu, kur tev ir kaut kāds darbiņš, kur tu ej, dari, ja? Un tev pienāk tavs vadītājs, pienāk priekšnieks un pasaka, tā, šis ir ļoti svarīgi, šis ir jāizdara ļoti, ļoti labi, ja? Tātad lūdzu izdaram, kā vajag. Ja, tu izdari, tu tur esi nocīnījies, tu esi nomocījies. Ja, un tajā brīdī, kad tu to esi izdarījis, tu ar tādu deksmi to esi darījis, tikai gribot izdarīt labi, jo tev teica, ka tas ir jāizdara labi. Un tu esi atstājis daļiņu sevis tajā darbā. Tu esi atstājis daļiņu sevis tajā, ko tu dari. Ja, un kas notiek tālāk? Pienāk kāds vadītājs vai kāds cits, paņem to izdarīto darbiņu un pasaka, reku nākamais, izdari to, un šis ir vēl svarīgāks. Un tu apstājies. Ja, un, protams, un tad tu sāc domāt, kam es to daru? Ja, un iedomājies tā daļiņa tevis tajā iepriekšējā darbā, viņa palika neatalgota. Viņa izņēmās no tavām krūtīm, tava gaismiņa, kuru tu devi ar jaudu, ar sparu, ja, tam darbam, un viņa aizgāja prom. Un tu neguvi atpakaļ neko. Tu saņēmi nākamo darbu, kur atkal no sevis atdot kaut ko vēl. Ja, un tas bija mans dzīves stāsts, ja, kad es strādāju 13 gadus melnā, tumšā telpā, ja, krāsoju automašīnas, ja, un es neredzēju ne klientus, neredzēju nevienu, man ieved, pasaka, šito uztaisi, gatavs. Labi, uztaisi. Un tu beigās paliec pelēks. Ja, nu, tur nav laimīgs cilvēks. Tur ir vienkārši smaidīgs, jo sieva lika pasmaidīt. Tur nav dzīves prieka, vispār nav. Tur ir neapmierināts nopampis vecis, ja, kurš ir nomocījis savu dzīvi pa ikdienas darbiem, ja, un nav guvis to enerģiju. Un tāpēc arī es sāku meklēt. Ja, un es sāku meklēt šo te atzinību, atbalstu. Ja, un iedomājieties tagad to situāciju, kad jūs pieņemsim palīdziet kaimiņam. Ja, vai kaimiņienei, ja, vai kādam garām gājējam, kuram ir rati jāieceļ, ja, kaut kur tramvajā vai kur. Kas notiek? Jūs palīdzat, kas notiek? Ir paldies, ir apskāviens, ir viss, un tu gūsti šo te enerģiju. Tu gūsti atpakaļ šo te pateicību, ja, un šo te uzlādi tai savai gaismiņai, kura nezūd vairs. Tu devi gaismu viņam, cilvēkam, palīdzēji,
Un viņš tev pateica, paldies, un tu guvi atpakaļ to gaismiņu. Un jūs abi uzpildījāties ar gaismu, ar emocijām. Ja, un šīs emocijas ir tas, ko es gūstu šeit. Ja, tas, kad es palīdzu cilvēkiem un gūstu pats sev, gan veselības ziņā, ja, šos te uzlabojumus. Nu, jūs redzat, tur pat var neteikt neko, kad viens staro, otrs nē. Nu. Ja, tā kā, un tad, kad palīdzi cilvēkam viņa grūtajā brīdī, ja, tad neviens cilvēks, kuram tu būsi palīdzējis grūtā brīdī, nepateiks, nākamais darbiņš, tur ir vēl viens cilvēks, kuram jāpalīdz. Viņš tevi samīļos. Viņš tevi nesās uz rokām, viņš tev pateiksies, un šī te gaisma un šis te siltums, kas man ir ārkārtīgi vajadzīgs, jo es esmu vīrietis. Un vīrieši vienmēr grib būt vajadzīgi un grib saņemt atzinību. Tas ir vienmēr. Es kā mazs bērns, man vienmēr gribās, lai man pasaka paldies un to, ka es esmu svarīgs un es esmu vajadzīgs. Ja, un tieši šeit, esot ar jums, būdams, palīdzot cilvēkiem, tu gūsti to emocionālo piepildījumu, un tāpēc arī es sapratu to, ka es negribu turpināt tajā garažā, ja, un es gribu saņemt šos te emocionālos pateicības vārdus, šo te pateikšanu, kad ir, kad pasaka paldies, ja, un kad tev pasaka paldies, un to, ka tu jūties laimīgs, ka tu esi kādam palīdzējis. Un tas ir mans stāsts par to, kā es mainīju savu dzīvi ar veselību sāku, un veselība ir tas pats svarīgākais, ka tu dari to, ko tu mīli, un to, kas tev patīk. Un esi tur, kur tu gribi būt. Ja, paldies, mīļie. Liels paldies!